Labi, par ko šodien? Nu, tu apsoli, ka nevienam nestāstīsi. Jā. Jo es tev turēšu pie solījuma, vai ne? Jā. Un mēs runāsim šodien par solījumiem. Kas tas tāds solījums un ko nozīmē solījuma pildīšana? Un iedomājies, tagad mums nāk viss šis laiks, ko sauc par vēlēšanu laiku. Kā var nesolīt? Jā, kā smējies? Un ar to solīšanu jau arī vienmēr tā. Iedomājies, tu esi restorānā un netīšām garām spraucoties kādam ar zupašķīvi. Tu tam nabaga cilvēkam uzliek to zupašķīvi. Jā. Viņš zina, ka tu esi vainīgs. Tu zini, ka tu esi vainīgs. Jā. Bet, ja tas paliek klusumā, nav kaut kā pareizi. Un tad pienāk tas brīdis, kad tev ir tāda iekšējā sajūta, ka tu saki, es esmu vainīgs. Jā. Visi to zina. Bet, ja kaut kas netiek pateikts līdz galam, tad situācija nav atrisinājusies. Un šī ir daļa no tā solījuma dabas, jo solījums ir kopējo zināšanu veidošana. Un solījuma tā iekšējā jēga ir ne tikai zināt, bet arī pateikt, ka tu apņemies kaut ko darīt. Apliecināt. Tas nozīmē, ka man tajā restorānā ir jāapsola, kad es apliešu to cilvēku. Ja tu pasaki, es esmu vainīgs, tu tā kā dod solījumu. Ja kaut kas notiek, tu uzņemsies to vainu. Jo, ja tu to solījumu nedod, tad ienākot restorānā, man uzreiz ir skaļi jāpaziņo. Ja es kādu apliešu, es būšu vainīgs. Jā, un ja tu to nepasaki, tur kaut kā pietrūks. Saproti, visi uz tevi skatās. Viņš lamzaks ienāca un nepateica, ka ja viņš mani aplies, viņš būs vainīgs. Tad ja es šovakar bārā neizkaušos, un nepateiksi to. Jā. Jā. Es atnāku un pasaku, ka es šodien nekaušos. Jā. Uzreiz visiem viss skaidrs, viss priecīgi burbuļo, alus burbuļo, sarunas, viss burbuļo. Ja tu ienāc un saki, šovakar kaušos? Šovakar būs kautiņš. Jā. Šovakar būs kautiņš. Es nezinu, būs ballīte, būs dejošana, kaušanās, un mēs būsim divi. Apmēram tā, bet tā pateikšana ir dikti svarīga. Un kaut kad sarunas beigās mēs nonāksim pie tā mana ieteikuma cilvēkiem, ko nozīmē vienošanās uz solījumu pamatu. Un ka tas ir jāpiefiksē vismaz pasakot. Ja pasaka, tad ar to pietiek. Tas ir labāk nekā, ja nepasaka. Jo tad iznāk nepatikšanas, ko sauc par viens domā, ka ir vienošanās, ka ir solījums, otrs domā, ka laiki ir mainījušies, nav vairs vienošanās, nav solījuma. Un šis kļūst par interesantu jautājumu. Doktors starp citu, radio portālā Boom FM, Boom FM YouTube kanālā un RTV. Aiziet! Bet, tas solījuma jautājums kļuva ļoti svarīgs tikai 18. gadsimtā, jo cilvēki saprata, ka principā morāli var arī taisīt uz vienošanās pamatu. Ka morālai nav nepieciešams pamats, kas ir reliģija, kas ir mūžīgais sods, ka pēc nāves tu vai nu degsi elles ugunīs vai tiksi saulītē, bet šeit uz šīs pasaules mēs esam satikušies, cilvēki, kas grib sev kaut ko labāku, un kā šajā putrā, kur katrs grib priekš sevis kaut ko labāku, var uztaisīt, savstarpēji vienojoties, pasauli, kas ir ētiska un laba. Un runāt par ētiku ir tā kā ēst tādu siltu mammas vistas zupiņu, vai ne? Bet tas, ko cilvēki saprata diezgan ātri, ka tie, kas grib labumu tikai sev, tā kā nevar sadzīvot. Iedomājies divus kaimiņus. Viens kaimiņš audzē atspēries kāpostus un baigi labā raža. Otrs audzē atspēries burkānus un baigi labā raža. Un viņi apzinās, ka vieni paši viņi nevar novākt ne tos kāpostus, ne tos burkānus, jo tur ir ierobežots laiks. Ja tu viens pats tur vāc, puse sapūst uz tā lauka. Un tad viņš saka, man tie kāposti ienākas ātrāk. Kā būtu, ja tu atnāktu pie manis, palīdzētu man ar tiem kāpostiem? Jā, bet es goda vārds apsolu, ka tad, kad taviem burkāniem pienāks laiks, es iešu palīgā tev. Ļoti labi, izklausās labi, jā. Jā, tas jautājums ir fakta jautājums.
vai tas burkānu audzētājs nāks palīgā tam kāpostu audzētājiem. Jo tas, ko viņš redz, vai ne, ja tas solījums netiek pildīts, tad tas burkānu audzētājs ir tas no glupo mājām, vai ne? Kurš ir gājis, vācis tos kāpostus, pataisījis to kaimiņu par bagātu. Jā. A kaimiņš saka, paldies! Kas man no tā? Jo laiks ir pagājis. Tagad, kāpēc lai es uzņemtos kaut kādas grūtības uz sevi un ietu palīdzēt tam burkānu audzētājiem? Nu, redz, un šis domā, tad kaimiņš šitā varētu izdarīties un meklēt sev pašlabumu pēc tam, kad ir dabūjis kaut ko no manis. Un tad viņš saka, es zinu, ko tu kaimiņi. Vāc pats savus kāpostus. Un šeit tas jautājums kļūst ļoti svarīgs. Vai ticēt solījumam, vai neticēt? Ja tu tici solījumam, tu saproti, ka tas otrs cilvēks sevi nākotnē būtiski apgrūtina, un vai viņš savtīgs būdams, savu pašu labumu meklēdams, to savu solījumu pildīs. Un ja tu no savas puses tā kā izliecies, krūtis atvēris, tā kā tautai labu dari, sagaidīdams, ka nākotnē tauta atdarīs kaut ko tev, tad tev ir jātic solījumam. Nu jā. Un tas jautājums parādās, kas tas tāds solījums? No kurienes viņam tā vara, tas spēks? Jo cilvēks sevi apgrūtina un savu nākotni ierobežo, iegrožo ar jāvārdu. Un, protams, ir dažādi solījumi. Ir politiķi solījumi, kas ir īpaši zvērs. Tad ir solījumi, kas ir atmaksāt naudu, piemēram, kas ir legāls solījums. Un tad tur ir pa vidu solījums. Tu esi apprecējies, bet tu savai sieviņai saki, es tevi mūžam mīlēšu. No vienas puses tev ir legāls solījums to darīt, no otras puses tu tā kā brīvprātīgi piesakies to darīt. Un šeit tad tie solījumi, katrs no viņiem ir tāds zināmā veidā cits dzīvnieks. Bet tas, ko filozofi ir domājuši un mēģinājuši saprast, filozofi ir domājuši un mēģinājuši saprast par to, kas ir tā solījuma iekšējā struktūra. Un tas, ko viņi ir atklājuši, un paldies viņiem par to, jo tas dod mums arī tā kā mācību dzīvei, kā rīkoties, ka katram solījumam ir neizbēgami divi līmeņi. Pirmais līmenis ir līmenis, kurā cilvēki runā par to, ko vajadzētu darīt. Bet tas otrais līmenis, kas ir daudz būtiskāks, ir vienošanās par to, vai mēs vispār šito darīsim. Un ja tie abi nav vienkopus, tad nekāda rīcība nesekos. Nu, iedomājies Latvijā pirms krīzes. Te brauca eksperti un stāstīja, kas būtu jādara, lai nākotnē izvairītos no krīzes. Un Latvijā pretī bija gudri cilvēki, kuri runāja skaidri un gaiši un saprata un piekrita. Bet nekas nenotika, jo neviens nebija apņēmies kaut ko darīt. Viņi runāja, ko vajadzētu darīt, bet apņemšanās kaut ko darīt nebija. Līdz ar to nekas nenotika. Atnāca tā lielā krīze. Cilvēki ir ar mieru kaut ko darīt. Visi saka, māja ar galvu, kaut kas jādara. Ko darīt? Tā kā nezinu. Tur nav neviens gudrāks par otru. Līdz ar to apņemšanās ir, satura nav. Atkal, nekas nenotiek. Un tas, kas ir nepieciešams, lai šo solījumu jēgu saprastu, ir, ka notiek paralēli procesi. Tātad pirmais ir saruna par to, ko vajadzētu darīt, un otrais ir apņemšanās, ka darīsim vispār. Un ja šitie abi nesaiet kopā, tad beigās iznāk situācija tā kā tam burkānu audzētājiem. Jā, mēs parunājām baigi forši, būtu tas, ja mēs viens otram palīdzētu. Viens ir sapratis, ka tas ir solījums, aiziet tam kāpostu audzētājiem, tur visu savāc, a otrs nav sapratis, kas tas ir solījums. Viņš saka, tu mani pārprati. Baigi forši, ka tu palīdzēji man vākt tos kāpostus, bet tu mani pārprati, jo es nekad tev nebiju solījis neko par burkāniem. Principā ir baigi labi.
Jā, mums viens otram ir jāpalīdz. Bet paga, es tev neko nebiju solījis. Saprot, un šitā ir tā situācija, kurā tu negribi atrasties. Tu gribi atrasties tajā situācijā, kur ir solījums un kur kāds to solījumu pilda. Un tur ir tas, ko varētu nosaukt par hipotētisko solījumu. Un hipotētiskais solījums ir, iedomājies situāciju. Tur ir viens traks antropologs, kurš taisa loteriju. Un viņš to loteriju taisa pilnīgi otrādāk. Parasti loterijas ir tā, 20 biļetes, 19 tukšas, 1 pilna. Šeit viņš saka, pagriežam otrādāk. 19 pilnas, 1 tukša. Kopā 100 biļetes. Kas to dara? Traks antropologs. Kāpēc tieši viņš? Jo viņš cilvēka dabu pēta. Ok, labi, jā. Un viņš atnāk pie tevis, saka, 100 biļetes, 5 tukšas, 95 pilnas. 1 biļete, 100 latu, bet tu vari vinēt 120. Piedalīsies vai nē? Es piedalītos. Protams. Jo es, būdams jēkapilietis, es saku, es nebūšu labākais, bet es noteikti nebūšu sliktākais. Es nebūšu par tiem 5, kuri zaudēs. Es kā rīznieks arī saku, es piedalos. Okay. Un tu noliec savu simtiņu. Un tad tev ienāk prātā, bet man taču ir draugs Kaspars, kurš arī gribētu šeit piedalīties. Un es uzreiz zvanu tev. Kaspar, Ir baigāši tēlē, jā. Bet tu neatbildi. Tu esi izbraucis no valsts uz Tartu, piemēram. Uz muzeju zinātnisko. Bet es domāju, pazīstu es to Kasparu. Nopirkšu es viņam to biļeti. Nopērku to biļeti, tu atbrauc no tā Tartu. Mēs satiekamies, parunājam, kā tur gāja, kas tur kā, tur ko darīja, ko iedzēra, ko neiedzēra, ko satiki. Un tev, nezinot, ir izkritusi tā tukšā biļete. Krišāņa Valdemārs. Jā, Tartu. Krišāns Valdemārs. Un vēl nezinu, ko. Jā. Un tad es saku, baigi forši viss, bet kas par to man parādās 100 latus? Paga. Jā. Un tad es tev sāku stāstīt. Bet šī tāda loterija. Vai nav forša loterija? Ko tu teiksi? Forša loterija. Forši, Jā. Un tad es tev stāstu. Ne tikai forša loterija, bet es arī esmu tev draugs. Un es par tevi padomāju. Jā. Un tad es teikšu, paklau, ja tu būtu tajā brīdī Tartu atbildējis to telefonu, vai tu būtu teicis jā? Droši vien tu teiktu, jā, es būtu teicis. Jā, es būtu. Un tad es paskatos uz tevi, un tad es saku, tad dod man tos 100 latus. Un tad tev acis pavēršas tā kā šobrīd, un tad tu saki, bet es to nekad nepateicu. Jā, es nebiju to solījis. Redz, kur tas āķīts. Un par tiem solījumiem tas būtiskais un svarīgais ir, ka tev ir jāpaskatās acīs, un lai tas solījums būtu saistošs, jāpaprasa vienkāršs jautājums. Vai tu to darīsi? Un tas jautājums kļūst par tādu kā lakmusa papīriņu. Jo, ja cilvēki netaisās darīt... Es pilnīgi iedomāju šo situāciju, tu bankā ņem kredītu. Tā kredīta komisija tev skatās acīs. Un tu tā darīsi. Jā. Bet arī tai bankai arī ir problēma. Jo cilvēki bieži vien atsakās to darīt, ja banka tur ir ielikusi iekšā to, ko sauc par mazo burtiņu ierakstu, vai ne? Ar maziem burtiņiem tur saraksta velns nezinu ko. Tas cilvēks, es parakstīju papīru, nezinot, ka tur ir iekšā šitāds saturs. Līdz ar to mana apņemšanās bija saistoša tam, ko es tajā brīdī zināju, nevis tam mazajam, kas tur ir pierakstīts klāt. Un tad banka saka, paraksts ir, vai ne? Apzinies, neapzinies, vienalga. Acīs skatījāmies mājām viens otram. Jā. Un tad lūdzu, un tur viss šitās te lietas sanāk kopā. Ko mums no tā mācīties? 2 līmeņi. Viens ir, ko darīt, otrs, vai mēs darīsim vispār. Un ja viens no tiem iztrūkst, solījums nav saistošs. Doktors starp citu, filozofs Attis Zakatistovs. Otrdienās 11. Boom FM, svētdienās 14. RTV. Tu apsolīji nevienam nestāstīt šito. Un es te turēšu pie vārda. Es arī goda vārds nevienam neko neesmu teicis. Kas ir absolūta taisnība.
Nu, ko mums mācīties no šīs iekšējās struktūras, kas ir solījumam, jeb vienošanās pamatā? Mums droši vien tāda ļoti vienkārša lieta, ko mācīties. Ja jūs domājat, ka ir panākta vienošanās, ja tu domā, ka ir panākta vienošanās, uzprasi acīs skatīdamies, vai tu to taisies darīt. Jo saprot, ja tu no savas puses esi sapratis, ka ir vienošanās, otrs ir sapratis, ka ir baigi forša saruna bijusi ar inteliģentu cilvēku. Principā, tā kā tev tagad ar manīm, jā? Principā ir noticis patīkamā gaisotnē, šoreiz bez alkoholiskajiem dzērieniem, vai ne? Es savukārt no savas puses ieguldos. Es tur kaut ko daru, tur kāpos uz kasu vai vēl kaut ko. Beigās tu nepildi to, ko es esmu no tevis sapratis, nepaprasot, vai tu to darīsi. Kur ir tā situācija? Es esmu muļķis, kurš ir tevi pārpratis. Līdz ar to, ja tu nepaprasi, vai tu to darīsi, beigās tas, kurš lauž solījumu, ir nevainīgs eņģelis, kuru nelietis ir pārpratis. Tas nozīmē, ka pie visiem tiem deputātu kandidātiem mēs ejam klāt. Un nofilmējam, vai tu to darīsi. Jo tajā brīdī, kad viņš saka, jā, protams, es darīšu, tajā brīdī, ja tas solījums tiek lauzts, šajā situācijā tu, kā vēlētājs, nāc pie viņa un saki, solījums tika veikts, tu esi ne tikai solījuma lauzējs, bet arī mēlis. Un redziet, tur tas morālais spēks uzreiz pagriežas otrādā. Ja tu neesi pienaglojis, ka otra puse to darīs, beigās, kad atkal iznāk čiku negrabu, bet viņi saka, tev kā? Jā. Viņi saka, es esmu pārprasts. Nē, bet viņi saka parasti kā? Es darīju, bet. Viņš darīja, bet. Nu, arī tas ir labs. Jā, ja tevi tas apmierina, man pretenziju nav. Bet mani redz, tas neapmierina. Jo dažiem tā gaumes lieta varētu būt tāda, ka viņam, piemēram, patīk, ka viņu uzmet. Un dažiem tā gaume ir tāda, ka viņam nepatīk, ka viņu uzmet. Un tiem, kuriem nepatīk, ka viņus uzmet, mans ieteikums ir, ja jums tāda gaume, no rīta patīk dzert kafiju un nepatīk, ka tev kāds apmāna, vai ne? Piemēram. Jā. Tad šiem cilvēkiem ir nepieciešams uzdot jautājumu, vai tu to darīsi. Jo, ja solījums tiek lausts, kaut kas nenotiek, un beigās ar prasību tu vērsies pie tā, kurš tev darīs pāri, viņš teiks, esmu eņģelis pārprasts. Bet vai tad tajā solījumā, ja mēs ņemam deputātus, ja, vai tajā solījumā ar to balsojumu savu, vai tad tu jau neesi pildījis? Tas solījums nav noticis. Ir obligāti jāiet pie viņu un jāprasa. Ja var šāda veida datus savākt. Ja viņš saka, ja jūs par manīm balsosiet, viņš to pasaka publiski, tad es darīšu to un to. Jā. Un tu par viņu nobalso. Viņš neko nedara. Jā. Tad tu arī vari iet pie viņu un teikt, ka tu esi lauzis. Tu esi lauzis solījumu, tu esi melis. Un viņš teiks, bet. Un tu saki, nē, tu ar savu rīcību demonstrēji, ka tev šis solījums ir saistošs. Un tas, ko cilvēki bieži vien kļūdās arī politikā, kur tas sunīts ir apraksts? Nevis runāšanā, bet budžetā. Jo tas, ko potenciālie kandidāti dara, viņi stāsta skaistas lietas. Bet tas, kur viņu rīcība parādās, ir ciparos. Un, ja kāds gribētu pieķert cilvēkus par to, ka viņi kaut ko ir darījuši vai nē, neklausieties viņu vārdos. Skatieties viņu darbos, un tie darbi konkrētos ciparos parādās tajā lietā, ko sauc par budžetu. Redz kā. Un solījums tātad ir un paliek pamats ētiskai kopā sadzīvošanai, un solījums sastāv no 2 daļām. Pirmā daļa, ko darīsim? Otrā daļa, vai mēs darīsim vispār. Ja viena no tām daļām iztrūkst, rīcības nebūs.
Nu, ko darīsim, doktors, ap citu? Vai mēs vispār darīsim? Pēc nedēļas. To mēs redzēsim. Labi, paldies, Atti. Tiekamies pēc nedēļas šai pašā laikā. Iekšbūme FM, tātad 11. Un tev jāpild kāds solījums. Man jāpilda solījums. Jā, un tad 11. iekšbūme FM, nedēļas vidū, kā dienu vēlāk iekš YouTube kanālu un iekš RTV. Tātad svētdienās 2:00 ar atkārtojumu. Skatīsimies viens otram acīs. Es skatītājiem un skatītāji man. Un, ja ir ko vaicāt, tad rakstiet radio@bum. Skatos acīs. Radio@bum. Skatos acīs. Vislabāk!